Venēcīt, saki lūdzu, tu tagad esi pirmajā klasītē sākusi, ja tev patīk iet uz skolu? Es gājusi esmu, jau es eju 3. klasē, un man tur iet labi. Tevi uzreiz no bērndārs uz 3. klases pārlika, ja? Jā. Tad tu esi super ģēnijs? Jā. Super, baigi. Man baigi patīk, jā. Un ko tu plāno pēc 3. klases darīt? Nu, teica, ka es varēju pārcelties jau uz 12. Un tad tu iesi institūtā? Jeb ko tu plāno darīt? Nu, pēc tam, pēc 12. jau man būs uz 100. klasi. 100. klase nav. Ir tikai institūts, akadēmija. Uz pašu pēdējo. Kas ir paša pēdējā? Par ko tu gribi mācīties? Kādu profesiju tu gribi iegūt? Gribētu uz kosmosu braukt. Tāpēc arī tu esi tik gudra un tu tik ātri mācies un tu pēc 12. klases laikam brauksi uz kosmisko kaut kādu institūtu. Ja? Bet tu esi stipra, tur jābūt stipram ir? Jā, esmu. Tev stipras ir tikai rokas, kājas vai arī smadzenes? Arī smadzenes. Un ko tu ēd, lai viņas būtu stipras? Saldumus. Jā, no saldumiem jau paliek dumšs. Nē. Tad ir laikam kādi speciālie saldumi? Jā. Laikam saldais siers, Jā. mango, visādi vīnogas, ja? Tādi saldumi? Jā. Ne jau būciņas un kūciņas, tas jau ne? Nu skaidrs, es jau nobiju, es domāju, kaut kas nav ritīgi. Nu skaidrs. Par ko tu vēl pastāstīsi? Es vēl gribētu lidot ar lidmašīnu. Nu, te jau tu lidos, ja tu pa kosmonautu mācīsies, tev būs gan lidmašīna, gan raķetes, gan helikopters. Ne? Jā. Un ko tu gribi novēlēt tiem bērniem, kas ies 1. klasītē? Kas viņiem jādara, lai viņi tiktu uzreiz uz 3? Tad ir kārtīgi jāmācās. Un viss? Jā. Tēti jāklaus? Nē. Mamma jāklaus? Nē. Kas jāklaus? Pats sevi. Super, nu tie bija īstie vārdi. Paldies, Venēcija, par sarunu, man ļoti patika. Lai tev veicās? Tad